Domas par Valentīna dienu. Šogad tā ir 4. diena, kad jāapsveic savus draudzenes vai draugi, vai jātais mēģinājums un jāsās pēc tam Titaniks. Principā, ja tev vienreiz gadā ir jāatzīst sievietēm mīlestībā, tad kāpēc to nedarīt katru dienu? Tad daudz jātērē nauda, daudz jāies kino, daudz jāsās filmas, jāēd gardumu visādas. Un viss. Akmens laikmetā. Būtu no akmens jāizskalda sirsniņu un jāiedot kaut kādai alu mātei. Songs. Titanic soundtracks. Valentīna diena. Nu, tas man asociējās ar sarkanām rozēm, šampānieti, ar mīļoto meiteni blakus. Droši vien, ja tādi ir. Vai ar draugiem vienkārši skatīties Titaniku un raudāt kopistiski. Nu, visādi. Es kaut kā to rietumu kultūru šajā gadījumā tik ļoti neatzīstu, bet Valentīna dienu ar katru dienu varbūt vienkārši jājūtās. Vienkārši šajā dienā ir pastiprināti komerciāla tāda piespiedu attieksme par to, ka vajadzētu tādiem slinkākiem vīriešiem atcerēties par savām mīļotajām sievietēm. Nu, es droši vien no akmens uztaisītu. Nē, es domāju, ka man būtu milzīga akmens gulta. Un akmens sieviete arī. Nu, manuprāt, tā ir pēdējais Ziemassvētki. Es nezinu, kāpēc. Jā, bet tāpēc, ka man jāsacējās ar Valentīna dienu. Jā, un ir vēl tāda grupa stila Panther, viņi diezgan pusī saucās. Nu, par kaķēniem tādiem maziem. Nu, es kā Valentīna dienu nekad īpaši neesmu domājis un nekad arī tā ļoti neesmu atzīmējis. Nu, teiksim, Valentīna dienu, tiem, kuriem ir kaut kādi pāri, kas ir kopā ar kaut ko, viņiem kaut ko vajadzētu atzīmēt, jo, iemeslu, lai mīlētu vienam otru, nekad nevar būt pa daudz. Valentīna pienākums laikmetā. Tā man jāpadomā. Ko jūs pateicāt? Nezinu. Krāmu, piemēram, vīrietis varētu sievieti uzdāvināt, lai var iekurināt ugunskura un sagatavot medījumu, ko viņš atnesis mājās uz alu. Varētu būt, ka Selīns Dions, My Heart Will Go On. Kā lietus lāc par zemi, es paņemu tavu roku. Kā siltu saules staru otrā rokā. Es ņemu un situ tavu galvu. Situ tavu galvu un glaudu tevi pret spalvu. Mīlestības pilnības Valentīna dienu.